Vairs tikai milzīga gruvešu kaudze liecina, ka vienā no mūsu valsts glaznainākajām ainavām goda vietā reiz atradusies robusta un cilvēka dzīvībai bīstama 41 metru augsta sarkanu ķieģeļu būve. Ēka ir sabrukusi. Negluži kā mēs bijām plānojuši, viņa sabrukusi vēl labāk. Viņa sabrukusi vertikāli tieši uz leju, jo, kā es iepriekš jau teicu, kad bija plānot, ka pirmie 2 stāvi vertikāli uz leju un pārējie stāvi kritīs uz priekšu virzienā uz pacēlāju. Bet ēka ir sabrukusi tieši vertikāli uz leju. Tas pateicoties tam, kad ēkas priekšējā daļā bija ielikti spridzekļi, kas izspridzināja pirmos 2 stāvus un pārējie ēkas konstrukcija aizmugurējā daļu vilka uz priekšu, bet, kā es jau minēju, ēkas kvalitātes būvniecība nebija pietiekami laba un viņa tika norauta tieši uz leju visu vertikāli. Un objekti 2, kas atrodas kalna virsotnē, piemineklis un pacēlājs ir pilnīgi neskarti. Lai profesionāli paveiktu torņa uzspridzināšanu, Zemessardze Gaiziņkalnā strādājusi jau kopš 3. decembra, bet cilvēki šorīt Gaiziņkalna pakājai pulcējās jau no agra rīta. Starp sanākušajiem arī kalna apkārtnes iedzīvotāji, tie, kuri piedalījušies torņa būvniecībā. Es esmu uz bērēm ieradusies, godīgi sakot, jo es piedalījos arī pamatakmens likšanā. Es savā te bildē pat sazīmēju sevi arī. Bet nekas, es tā arī nekad dzīvē neesmu uzkāpus līdz tam torņa galam. Ir savas vecas atmiņas, kā kādreiz kāpts tajā torņa augšā. Bet tagad laikam tas stāvoklis tornim tāds ir, kad laikam viņam gals jāpadara. Ja neizdevās tā būvniecība, tad vajadzēja ātrāku reakciju un arī, kā saka, labot to lietu. Kopš panākta vienošanās ar īpašnieci par zemes nomas līgumu, Madonas novada pašvaldība pieņēma lēmumu torni nojaukt, kas radīs gandarījumu abām pusēm. Mērķis nojaukt to torni īstenībā sākās jau 1992. gadā. Un to sāka pašvaldība Madonā, bet tur neizdevās, un tad es 2002. gadā sāku to procesu atkal. Un arī man neizdevās. Vieni paši grūti kaut ko sasniegt. Un tad izdevās ar Ceļa Pīteru kungu. Tā kā es esmu ļoti, ļoti apmierināta. Žēl, ka mans tēvs nepieredzēja. Jau pavisam drīz privātu uzņēmums uzsāks būvgružu novākšanu, bet dabas aizsardzības pārvalde ir uzņēmusies jauna torņa būvniecību. Jaunu torni tādu, kas varētu priecēt visus Latvijas iedzīvotājus, jo mēs taču lepojamies ar Gaiziņkalnu. Te mēs esam Vidzemes sirdī un te ir jābūt skaistam tornim, gaumīgam tornim, cilvēki var atbraukt un baudīt skaistu ainavu. Ik viens iedzīvotājs jau tagad tiek aicināts paust savas idejas, kāds varētu izskatīties jaunais skatu tornis. No 20. decembra izsludinām tādu ideju konkursiņu, kur jebkurš Latvijas iedzīvotājs var atsūtīt savu zīmējumu, savu risinājumu, kā tas tornis varētu labāk izskatīties. Noteikti jābūt tornim. Un ne tikai tornim, bet jābūt Latvijas karogam torņa virsotnē. Lai ir skats pāri koku galotnēm, lai viņš paceltos, lai varētu redzēt no tāluma kā tādu zīmi, kā punktu. Bet kādam arhitektoniski jābūt nav viedokļa. Arhitektoniski, es nedomāju, ka tur kaut kādā iedarētos kaut kāds milzīgais dizaina brīnums. Ja tas būs pat ļoti vienkāršs metāla tornis, lai cilvēki kāpj un priecājās. Cerams, vecā torņa, kuram tā arī nebija lemts pildīt savas funkcijas uzspridzināšana, ir simbolisks sākums jaunas un mūsdienām atbilstošas infrastruktūras izveidei pārredzamā nākotnē.